Labdien, mani kolēģi pedagogi un profesionālās pilnveidas īstenotāji. Šodien es jūs gribu iepazīstināt ar jaunu mākslīgā intelekta rīku, kas saucās Napkin. Latviešu valodā tulkojot, tas nozīmē salvete. Un šis rīks ir radīts ar mērķi, lai tiem, kam nav profesionālo iemaņu un spējas dizaina domāšanā, spētu izveidot no saviem materiāliem arī interesantus dizaina risinājumus, jo mēs zinām, ka cilvēki uztver informāciju dažādas schēmas, diagrammas, kā mēs varam arī attēlot informāciju. Un lai tas viss būtu ietilpināms vienā salvetē. Ķeramies pie darba. Tātad mēs meklētāju lodziņā Google rakstam vienkārši Napkin AI un varam vaļā saiti www.napkin.ai. Un kā jau parasti mākslīgā intelekta rīkos, viņš vēlas, lai mēs iereģistrējamies, lai uzsāktu darbu. Atceramies, kamēr mēs neievedam savu kredītkarti, no mums nauda paņemta netiks, un mēs varam strādāt bez maksas. Un tātad reģistrējieties savu e-pastu un dodamies tālāk. Tagad es esmu ienākusi savā kontā un jums parādīšu dažas lietas, kuras esmu izveidojis. Piemēram, man ir šāda tabula ar informāciju un viena klikšķa attālumā. Es varu izveidot šādu domu karti. Vai, piemēram, man ir šādi uzrakstīts teksts un es varu izveidot ne tikai vienu, bet vairākus veidus, kā es varu parādīt šo informāciju. Vēl es jums parādīšu, piemēram, kā es radīju vizuāli, kas ir sasniedzamie rezultāti, kā lavu zem zemes, kas izvirst ārā un kāds tad būs šis rezultāts. Ja, mēs visu šo varam parādīt arī šādā rakstveida informācijā, bet varbūt kādam būs vieglāk uztvert, ja viņš redzēs šo vizuāli un labāk varēs saglabāt atmiņā. Tagad es jums parādīšu, kā tad to praktiski mēs varam izdarīt, un jūs redzēsiet, cik tas ir vienkārši. Tātad kreisajā stūrī ir tāds poga new napkin, tā kā paņemt jaunu salveti, un tad, kad mēs nospiežam šo pogu, tad viņš atļauj rīks tātad vai nu man iekopēt tekstu, es varu aprakstīt, ko es vēlos uzreiz jau šajā vietnē, vai importēt failu. Piemēram, izveido vizuāli par Napkin AI iespējami. Un šeit arī tātad ir integrēts mākslīgais intelekts. Viņš arī radīs saturu. Tātad es prasīju, ka es gribu vizuāli par to, kādas ir šī rīka iespējas. Un rekur, es pat neiedziļinoties, nelasot atsevišķi par to, kāds ir šī rīka iespējas, viņš jau piedāvā saturu pats, rekur radošu ideju ģenerēšanu, materiāla data analīzes, personalizēta pieredze. Es tātad, kā jūs redzat, varu šeit droši labot tekstu, papildināt, dzēst un sagatavot to, kas man vajadzīgs. Tāpat kā bija tās divas citas opcijas, var iekopēt savu tekstu vai izmantot pat failu. Bet tātad, mani šeit viss apmierina, kā ir sarakstīts, un tagad es tātad iezīmēju visu tekstu, un kreisajā pusē ir viena poga ģenerēt vizuāli. Un nospiež šo pogu, jūs redzat, notiek maģija, un viņš man uzreiz piedāvā. Reku, viņš izvēlēs šādu vizuālu. Tātad iespējas būtu uztaisīt šādu mērķi ar bultām. Reku, viņš piedāvā var šādu. Šādu. Iespējamās krāsas. Tad es negribu, man nepatīk neviens no šiem, un kā jūs redzat, es tad varu izvēlēties no kategorijām. Es gribu tomēr, ka tiek radīta domu karte. Es varu izvēlēties, ka to atspoguļo, piemēram, paskatīsimies, ko viņš piedāvā kā domu karte. Ja? Jā, rekur. Piemēram, man ļoti patīk. Ja? Es varu likt arī kā nākamo. Redziet, man ļoti patīk vizuālās metaforas. Ja? Tas vulkāns ir, piemēram, ņemts no vizuālajām metaforām.
Piemēram, pamēģināsim, kas ir zem Vision. Jā, tad šeit tātad mums ir pieejamas durvis, jā, dažādos izskatos. Labi, man durvis neuzrunā. Es vēlos attēlot šādā veidā. Napkin AI iespējas, piemēram. Un tātad šādā veidā mēs varam, piemēram, attēlot sasniedzamo rezultātu stundai. Un es pieļauju, ka šādā veidā skolēniem vai nodarbības dalībniekiem ir vieglāk uztvert sasniedzamo rezultātu, nekā tas ir vienkārši rakstīts. Tāpat mēs varam attēlot kaut kādus procesus, iemeslus, sekas, ja, ar šo vizuālo, kas man patērētu ilgu laiku, lai es tādu radītu, nekavējams salīdzinājums, bet ko izdara mākslīgais intelekts ļoti ātrā veidā. Un, piemēram, šādi. Vēl būtiski ir parādīt, kā tad es šo attēlu varu ielikt savā citā prezentācijā vai dokumentā vai tam līdzīgi. Atkal ļoti vienkārši mēs uzklikšķinam uz šī attēlu, jā, šeit ir poga, jā, mēs redzam te vēl daudz citas funkcijas, mēs varam droši arī rakstīt, mainīt informāciju, ja. Mēs varam mainīt šīs ikonas un darboties. Bet tātad atgriežoties pie lejuplādes, tātad mēs varam eksportēt, mēs varam kā PDF ielikt jau uzreiz kā prezentācijā, kā fotogrāfiju, un vienkārši, piemēram, es gribu kā fotogrāfiju, un es varu lejuplādēt, un pēc tam attiecīgi ieguldīt citā kaut kādā materiālā. Darbojieties, spēlējieties, un kā jūs redzat, es šo visu lietoju bez maksas. Lai izdodas!